Čau visiem, es esmu atpakaļ. Manuprāt, šī būtu labāka vieta, kur filmēt, jo te ir arī vairāk vietas. Un kā jūs jau atceraties, kad es iepriekšējā video taisīju tādu te. Un šoreiz es taisīšu šādu te puķi, bet viņai īstenībā kāds ir uz leju, bet es nevaru izdomāt, kā to izdarīt, jo te ir tāda te gumija, vilksim tuvāk. Man bija vienīgi tāda doma, ja? Labi, un ko mums vajadzēs? Mums vajadzēs 8 taisnus stūrainus, 8 sarkanus taisnus stūrainus lapiņas un 4 zaļas taisnus stūrainu lapiņas. Un, lai mēs viņu uztaisītu, jālok šādi. Pirmais, kas jāpārloka, ir šādi te uz pusēm. Tātad, lai jūs redzat visu. Tā te uz pusēm nolocīts. Un jānoloka šādi te visas 4 malas. Šādi. Līdz vidus līnijai. Šī locīšana šitam darbam ir diezgan viegls, bet kopā salikt ir diezgan grūti. Un tad šīs te malas ir jānoloka līdz vidum, tā kā šādi. Un šādi. Un tad mēs viņu pārlokam uz pusēm un sanāk tāds te. Labi, un es tūlīt parādīšu, kā zaļo ir jāloka diezgan līdzīgi. Mums ir jānoloka uz pusēm. Un atkal šīs te visas 4 malas jānoloka līdz vidus līnijai, kas ir atrodas te. Un kā sarkanam šīs te malas jānoloka līdz vidum. Labi, un tagad ir jāpārloka šādi te, tā lai visas malas ir gludas un vienādas nekā sarkanajām. Un kur arī mums te ir pārējie. Kur te ir sarkani. Kur 4 zaļie un 8 sarkanie. Un, lai mēs viņus kopā salikt, būs vajadzīga gumija, bet es viņu nepaņēmu, tā kā pagaidiet 1
sekundītī. Esmu atpakaļ ar gumiju. Un kas mums jādara? Mums jāpaņem viens zaļais un 2 sarkanie. Mēs uz šīs te zaļās puses uzliekam te, nekur tā te. Un otru sarkano arī tāpat. Tāpat arī jāizdara ar pārējiem nogaliņiem, kur zaļš, sarkans un sarkans. Es saku, viņam locīšana ir viegla, bet viņus salikt kopā ir grūti, jo tie sarkanie tā kā noliek un otrs sarkanais vienkārši nestāv. Bet es kaut kur viņus tā iespiedu. Un reku pēdējais. Tagad mums īsi ir jāsliek kopā. Reku 1, reku 2, reku 3 un reku 4. Ai, izjuka. Un reku 4. Un tagad kas būs mums jādara? Mums jāņem gumija, jāaptina kaut kādas vairākas reizes, lai viņš ir cieši. Man šoreiz sanāca 3. Un tā gumija jāizbīda līdz vidum. Mēs viņu piekārtojam. Lai visi vienādi. Un tā, lai tā te izskatās. Gumija. Mums jādara, mums ir viņi tā te jāatlok, tā, lai viņi ir tādi paretināti. Tā, reku, tā te, un tā. Un ko mēs daram? Mēs paņemam vienu tā te, paņemam un uzlokam viņu augšā gandrīz līdz galam. Tā mēs ņemam vienu, izlaižam un noskatam 1, 2 un otro ņemam. Tas te laikam bija lotus zieds. Viņš ir tāds drusciņš, kas tā grūts, kur 1, 2 ņemam, nolokam, parādīšu šī. Mēs tagad veidojam tās pašas ziedu lapiņas. Kur 1, 2 un tā te vidējo ņemam, kas ir pēdējais.
Nezinu, ka nav īpaši smuki, bet kopā sanāk smuki. Tā, tagad mēs ņemam visus tos, kuriem ir 2, piemēram, kur ir 2 sarkani, paņemam uzlokam viņu, pagaidiet, viņš vajag tālu iznācis. Droši vien es apakšā zem video ielikšu linku, kurā jūs varēsiet varbūt labāk apskatīties, kā viņu uztaisīt, jo man diezgan sarežģīti viņu parādīt. Nav nemaz tik viegli, kā jūs iedomājaties. Jūs redzat, ka es ar grūtībām viņu taisu. Un ir kaut kā. Zinu, ka šits nav īpaši smuks. Un tagad ir visi sarkanie jāuzloka. Es zinu, ka man nav arī īpaši laba kamera, bet es ļoti gribētu dabūt labāku. Droši arī rakstiet komentāros, iesakiet, ko lai es filmēju. Šī puķa man tā īpaši nesanāks. Domāju, ka sanāks, bet šis nesanāks. Es parādīšu, protams, kā arī kātiņu uztaisīt. Viņam kātiņš ir uz leju. Un vēl aizmirsu piebilst, lūdzu uzrakstiet šajam video komentāros. Nē, drīzāk atsūtiet man video uz draugiem, kā jūs ieteiktu dabūt šo kātiņu taisnu. Jo es vēl īsti nezinu. Šis Lotus zieds ir tā kā ūdensroze. Kā jūs zināt, ka ūdensrozēm kātiņi ir uz leju. Tā kā lūdzu atsūtiet uz draugiem Ričards Līsmanis video, kā man uztaisīt, bet atcerieties pierakstīt savu vārdu, varbūt savu kanālu, ja jums ir. Tā. Nu, reku, gatavs tā. Un tagad ir drusciņ jāuzloka zaļais. Tā drusciņ. Nevajag daudz. Tā te. Nevajag daudz viņus uzlocīt. Arī parādīšu kā kārtiņu, kā es taisu kārtiņu, kā es viņu ielieku.
Un pēdējais. Eko tāds uzliekam nedaudz un mums puķi gatavi, ja? Tā un skatieties, te ir gumija. Un mums, un lai mēs to kā, vispirms vajadzētu kātiņu uztaisīt, bet es aiziešu pēc dažiem rīkiem, jo es aizmirsu atkal viņus. Šodien kaut kāda diena, kad es visu aizmirstu. Pagaidiet, 1 sekundīti. Wow, esmu jau apakaļ. Un, lai mēs uztaisītu kātiņu, mums, protams, vajadzēs zaļu lapu, ja? Mums vajadzēs vienu palīgu instrumentu, kas būs tāds kociņš. Un kas mums jādara? Mēs paņemam tādu galiņu. Paņemam galiņu un rulējam. Jāmēģina tā cieši rulēt. Es iepriekšējo kātiņu taisīju no maziem papīrīšiem. Tagad es taisu no lielā. Ai, jūk ārā. Es varbūt dažās vietās iespiedīšu līmi, tā lai ir stingrāks. Labi, turpinām norulēt. Manuprāt, vispār pietiks. Var arī visu lapu, bet man tā nevar. Paņemšu tādu testeri. Nesanāk, ja būs jāgriež. Nogriezīsim, ja? Nevajadzēs, un vajadzētu to visu malu ar līmi. Un, protams, piespiežam. Var arī ar skoču, protams, kā jūs vēlaties. Kociņš vēl neizkrits par laimi. Vēlreiz tā īpaši nesanāca. Tāds, lai viņš mums ir tāds smukāks. Es paņēmu vienkārši galu, lai nogriezīsim lieko, kas manuprāt ir liekas. Tā. Tad galā mēs pielokam, nolocam, paņemšu malā, kur mēs pielocījām un nolokam. Tad mēs ņemam puķi.
liekam starp gumijām. Es paņemšu varbūt to te. Lūdzu, šis ir tāds sarežģītāks. Man tur mazāk gumija. Paņemsim tā te. Kociņu varam izņemt. Un liekam iekšā. Un gatavs. Kā jums patīk? Kurš jums labāk patīk? Šis vai šis? Manuprāt, man labāk patīk šis. Jo viņš košāks, tas teicu kā labāks. Tās, ka vispār tā te zila krāsa. Labi, un ko es jums vēl gribu parādīt? Šo te. Un kas tas ir? Tas ir maza vāze, kura sastāv no 90, ja nemaldos, no 96 sarkanām gabaliņiem un 92 zaļiem, bet es neieskaitīju šos zaļos, jo viņiem tur nevajadzētu atrasties, tāpēc, kad gribējās visu augšu sarkanu, bet sataisīju 64. Tā kā, un es sarkano vietā, zaļo vietā ieskaitīju sarkanos. Tā kā šāds te. Tāds maziņš foršs apakšā, tā kā puķīte. Maziņš ātri uztaisāms, vismaz kādās 20 minūtēs. Var teikt, sākums vienmēr ir 3D origami visgrūtākais. Bet es droši vien viņu, kā uztaisīt, rādīšu nākamajā video vai arī aiznākamajā, jo kamēr sataisīšu šos gabaliņus, paies kāds laiciņš, 1 vai 2 dienas vispār. Tā, es ceru, ka jums patika šis video. Ceru, ka jūs arī uztaisīsiet un uzspiedīsiet laiku. Tie, kuri nav vēl mani abonējuši, abonēsiet mani. Nezinu, vai jūs redzat. Šādi. Es ceru, ka abonēsiet mani. Uzrakstīsiet komentārus. Atcerieties padomājot par kātiņiem. Uz draugiem.lv Ričards Līsmanis. Un labi. Es ceru, ka tuvākajā laikā es atkal uztaisīšu kādu video. Labi. Čau!